Sākam miera zemē rakt grāvis. Ir ļoti viegli iemācīties, nav sarežģīti. Tā galvenā problēma ir, kā tu vari rakt, racēt autu, kā saka, ar pēc iespējas mazāk liekām kustībām. Nu, piemēram, mēs nodemonstrēsim. Mēs varam rakt šitā iesmelt, tad liekt uz leju, tad ieturt zemē, tad vilkt, tad griezties kaut kur ļoti tālu, kaut kur nobērt. Un, principā, mums ir divreiz ilgāk laiks uzreiz aiziet. Tā pamēģināsim eglīt iestādīt kaut kur. Ups. Bet jā, mēs darām ļoti pārdomāti. Nebēda eglīte. Labi. Ja mēs darām ļoti pārdomāti, tad mēs ieduram zemē. Nu, ne tā, kā es te baigi pārdomāt dari. Pārāk augstu neceļam, cenšamies dabūt pilnu kausu. Izliekam, izstumjam uz priekšu, ir zemi, ieduram, pavelkam. Kaut kāds akmenis tur ir, tad smiltains, kaut kāds māls, pastumjam uz priekšu. Ieduram, cenšamies pilnībā pilnu kausu un vēl vairāk dabūt. Pastumjam uz priekšu. Ieduram. Ups. Nokritamies. Un tad mums viss ir divreiz ātrāk. Nemācējuši pateikt, varbūt divas. Varbūt 3 stundas pagājuši, varbūt pusotra. Mēs redzam māju. Esam tikuši pie mājas. Nav gluži šoseja, bet kaut kas vismaz ir. Kaut kas par zāra. Jaunais Gatera kolektīvs. Rīt jāsāk zāģēt. Nu, 3. diena sākās. Tāpat šito filmē, bet beigās tāpat neko nesamontēšu. Viņš paliks datorā salikt. Nu, žēl, ka drons ir nošķilts. Nevaru dronu aplidot riņķī. 3. diena izskaņā. Ja cilvēki Ir diezgan daudz izdarīts, bet tad, kad tu tiec pļava, kur otrā pusē, tad tur ir tā, ka, nu, jo lielāks eksploators, jo labāk, ātrāk ir priekšu. Process notiekās. Otra puses ir nolīdzināta. Mēs būtu ārkārtīgi ieinteresēti saprast, kurā brīdī šobrīd mēs šeit atrodamies. Atvainojamies, kādā vietā mēs šobrīd šeit atrodamies. Ja varētu teikt, ar vienu kāju tu jau esi dīķī. Un mēs vienkārši vēlamies varbūt izteikt stabilu uzticību, kad mēs arī līdz šīs sarunas beigām arī šobrīd šeit atradīsimies, nevis ar vienu kāju dīķī. Es teiktu uzticamību šīm konstrukcijām. Jo kas gan cits mums atliek. Vēl nedaudz. Pēdējie pieskārieni.
Cik daudz interesantu atšu. Mēs arī esam pa pusē zem jumta. Mēs varētu piešķirt iespēju pavirzīties nedaudz uz priekšu. Tas varētu nebūt pārāk vienkārši, kā jūs sakiet. Tas prasīs nedaudz piepūles. Kā jūs, mīļie cilvēki, to dariet? Pārāk labi sanāk. Tā sanāk. Varbūt varam arī iztikt. Iztiksim šoreiz. Jūs katru dienu kustiniet kājas, lai pārvietotos. Interesanti. Principā jūs varētu teikt, jūs nemitīgas piepūles ieskāvienos, lai vairāk vai mazāk piepildītu vai pietuvotos saviem mērķiem. Un jūs iestājaties izvēles iespējā, vai šie mērķi vai izvēles ir tā vērtas, lai prasītu šīs milzīgās piepūles, lai kaut nedaudz pavietotos uz priekšu. Un nekas nenotiek. Mums vēl jāmācās. Bija cilvēki, esiet sveicināti šī vietā. Un jūs būs nebeidzēja pārsteigt, gan arī teju katru reizi ir cita vieta. Mums ir nepieciešams nedaudz adaptācijas laiks, lai apmēram saprastu, kur šobrīd tieši mēs atrodamies. Un mēs teiktu, mēs esam pa pusē dīķī. Gan arī izdīķī. Kādi vēji jūs šeit ir atpūtuši? Uzzināšanas vēji. Mēs klausamies. Jautājums? Ja ir. Par likteni bija jautājums. Vienu cilvēku uzgaidiet. Rīts, jā. Tālas sarunas. Jūs droši vien vaicāt? Kā strādā... Pagaid. Kā strādā... Jūs zināt, kā strādā? Atvedājamies, jūs dažreiz neuzkāpiet viņām virsū. Dažreiz, jā. Viņi? Visur kaut kas kust un skan. Jūs esat ārkārtīgi interesantā vietā, lai tā būtu vienkāršāk pateikt. Dzīves pārpildītā vietā. Tev gan izai pati zālīt, jo ar jums rudā. Atvedamies, mēs jūs iztraucējām. Nu, tas jautājums ir tāds, kā strādā, vai cilvēkam strādā liktenis, un kā tas strādā, kad, piemēram, cilvēks kaut ko vēlas, ļoti no iekšpuses dzirdēt. Mēs varbūt no sākuma vaicātu,
skaidrojumu, varbūt arī paskaidrojumu, ko jūs saprotat ar vārdu cilvēks. Jo tajā pašā brīdī jūs varētu vaicāt par cilvēku, varbūt kādu, varbūt sevi, varbūt citu. Bet tajā pašā laikā, kas ir šī sastāvdaļa, kas tiek nosaukts vārdā cilvēks. Un turpinot jūsu jautājumu, vai tas darbojas vai nedarbojas, tad uzreiz rodas sajūta, ka šis kopiena cilvēks ir nedaudz pārprasts. Līdz ar to varbūt mēs varētu pirms jūs izskaņā virzēt savu jautājumu, atcerieties viņu un paturpināsim šo tēmu pēc neilga brīža. Pēc reklāmas pauzītes. Cilvēks. Jūs varētu jau it kā teikt, kad jūs esat šeit. Varbūt jūs teiktu laimes čupiņa likteņa varā. Varbūt jūs teiktu nelaimes čupiņa likteņa varā. Varbūt arī kādam būtu grūti izskaidrot, ko šobrīd šeit es vispār daru. Lai tā paliek, ir nemitīgs skaidrojums vai centība piedefinēt vai nosaukt šo mirkli vai problēmu kā tādu, kāpēc vai kas. Vai jūs sakat ar dažreiz priekš kā. Un šo mēs gan nesauktu par cilvēku sastāvdaļu. Šī būtu, kā jūs sakiet, jūsu, lai paliek prātiskā veidojuma un ķermeniskā veidojuma sastāvdaļa. Atvainojamies, šie vārdi nebūtu piemēroti, lai šo izskaidrotu, taču pats cilvēks kā būtība, kas ietver kopumu esmu, jūs varat arī šobrīd šeit teikt esmu, šobrīd šeit esat, vai ja jūs uz savu individualitāti šobrīd ielūkotos, kaut vai jūs, kā sakiet, ieelpas brīdī esmu. Jūs varbūt šī brīdī pieskartos tādai mazai sevis daļai, kas būtu tieši šī brīdī, ka jūs nosakiet esmu, būtu varbūt tuvāk jūsu patiesā būtība. Savukārt, mirkļos, ka jūs sākiet censties izskaidrot, vai tajā pašā laikā uzdot jautājumu vai precizēt jautājumu, vai definēt problēmu, kā jūs varētu teikt arī, šī vairāk nav, jūs teikt, tā cilvēciskā daļa, ja tā varētu teikt, jūsu būtības daļa. Lai paliek vienkāršāks definējums būtu, lai arī šis definējums nebūtu mums vārdu piemērotākais mūsu domai, ko mēs vēlamies pateikt, šī būtu ļoti liela daļa, prātiskā daļa. Tad jūs varētu šī brīdī salikot kopā šo sacīto, mūsu sacīto salikt. Tad ir divas daļas, kas būtu viena prātiskā daļa, varbūt otra būtu dvēseliskā daļa, kas varētu teikt, jūs arī ķermeniskā daļa, vēl trešā daļa, veido kopumu, ko jūs sauciet par cilvēks. Tātad tālāk, pavirzoties nedaudz uz priekšu, cilvēks kā veidojums, ja ietver sevī apzināšanos, viņš vairs neietver sevī domu par problēmu, nedz arī jautājumu. Jūs varētu te jau pa katru notikumu un arī nenotikumu varētu aizdomāties, domāties, risināt, ka tas varētu pārņemt jūsu absolūto ikdienu un te jau ikviena lieta, ko mēs ikdienā redzam, sastopamies, atspoguļo šo mūsu iesēdušos domu. Varētu teikt, ka jūs esat noticējuši, varētu teikt, kas tiešām jums ir aktuāli, bet jūsu ikdienu absolūti var aizpildīt un atvainojamies, un arī visur acīm redzot pārņem jūsu, ja tā varētu teikt, ikdienu. Šī būtu vairāk tādā gan ķermeniskā, gan prātiskā daļa, kas attiecās uz cilvēkā veidojumu, kas ietver sevi, jūs varat teikt arī dvēselisko daļu vai būtības daļu, kas tad būtu cilvēks, kā jūs teiktu. Tad šī dvēseles būtiskā daļa vai dvēseles būtība, vai tas jūs, kas šobrīd šeit esošais, sēdošais, varbūt pat nebūtu piemērot teikt domājošais, varbūt būtu piemērot teikt vērojošais vai esošais.
apzinoties vai esot, arī apzinās, ka ik viena lieta ir vērojums šī brīdī, kas neietver sevī sāsinātu, pastiprinātāku, ja jūs tā varētu teikt, domu vai emociju. Tad, ja jūs jautājat par cilvēks, tad vai cilvēks un cilvēks saskartos ar jautājumu, ko jūs definējat par liktenis. Vai cilvēks un, ja jūs tā varētu teikt, pilnības veidojums, ja tā varētu teikt, kas ir, esat jūs pats šeit, katrs sēdošais, vai jūs jebkad saskartos ar jautājumu, ko man, kā man, kāpēc man un cik ilgi man, un kāpēc šādā krāsā vai šādā brīdī, un varbūt pat pieņemot vēl arī asākas reakcijas uz dzīves notikumiem varētu, atvainojos, pat pieņemt. Tad, atbildot reklāmas pauzē izskaņā uz jūsu vaicāto jautājumu, pašesamības apzināšanās ietver sevī arī absolūto vai, kā jūs teiktu, cilvēcisko pilnību, ka jūs esat ne tikai šeit sēdošais, domājošais, problemātiskais, bet arī izkrāsotais, dvēseliski piepildītais kopums vai veidojums, ja tā varētu teikt. Atvainojamies, vai šī atbildība kaut kādā mērā jums nodara? Ļoti sarežģīti. Cedīsimies vieglākos vārdos. Es gribēju pajautāt par to, kāpēc... Esmu. Kāpēc? Ar to pilnībā pietiek. Turpiniet. Kāpēc tiek piedzīvots kaut kādu vēlmju un vajadzību trūkums? Vai tas tā domāts, tā kā to piedzīvot? Vēl cilvēki, jums uz zemes ir vēlmju trūkuma pārpilnība. Jā, kad ir Pārpilnība. vēlme, bet viņa nerealizējas. Tas tā domāts? Pārdzīvojums par nerealizētu vēlmi. Jā. Vai bēda par nerealizētu vēlmi. Jā. Un jūs šo domu, šo sajūtu velkiet un apstrādājat ļoti ilgi. Ja tas būtu precizēts jautājums, vai tā būtu pareizi teikts? Jā. Jūs gribat īsu atbildi vai garāku? Garāk. Ai, cik žēl. Nu labi, īsu. Pietiks par to domāt. Mīļo cilvēki, jūs varbūt vēlaties ielūkoties situācijā no padziļinātas puses, kurā jūs vēlaties padziļināts izskaidrojumus. Mēs varbūt negribam tik ļoti atvainoties, bet jūs tiešām no mums gaidījāt kaut ko ārkārtīgi nopietnu pārgudru? Nu jā, kaut ko apgarot. Vai jums neliekas, ka tas atkal ir kaut kādas sajūtas trūkums? Vai kaut kāda trūkums? Izskaidrojuma trūkums. Varbūt arī tas tiešām būtu izskaidrojuma trūkums kādam. Taču īsākā varbūt paskaidrojums vai ieteikums un atvainojamies, mēs nedaudz iedziļināsimies tomēr jūsu jautājumā padziļinātāk. Cilvēks attiecīgi, ejot par šo dzīvi, saskarās ar kādu, jūs teiktu, nosēdošu emociju, kuru viņš pēc tam identificē kā atsevišķas lietas trūkumu, un pēc tam ar šo enerģisko sajūtu, garšu, vienalga, piepildu savu ikdienu. Un šī brīdī jūs varētu teikt šādi, vai, un ja jūs šo enerģiju vai sajūtu sevī nesiet, vai tas kādā mērā palīdz jums, vai atbrīvo jūs, vai palīdz jums arī jūsu ikdienu padarīt priecīgāku, laimīgāku, ja tā varētu teikt. Un īsa... Mīļo cilvēki.
mēs atkal atgriezīsimies pie tā, Vajag kāpēc jūs izvēlaties būt šajā sajūtā, ja dzīve pati par sevi ir teju pārpilnīta ar visu. Un tad īsumā sakot, atbildi īsumā ir, kāpēc jūs izvēlaties joprojām uzturēties šī nosacīti emocijā vai sajūtā vai enerģijā, ja tā varētu teikt, jūsu vārdiem sakot. Bet tāpēc, ka dažreiz tās vēlmes ir tik spēcīgas, ka viņas ir spēcīgākas par citām sajūtām. Vēlme šo emociju apstrādāt ir spēcīga. Piemēram, tas tā kā, ja cilvēkam vajag iet uz toleti, viņa pasaka un beidz vēlēties. Atvainojamies, jums paliek šeit ārkārtīgi silts no aizveguras. Tur ir tirts. No tāds. Labi, es laikam visu. Nē, atvainojamies. Jūs esat ārkārtīgi uzmanības novērsošā vietā. Un atvainojamies, vai viņa paliks vēl karstāk, jo... Jā. Karsta. Bet jūs izejat no šīs sajūtas. Atvainojamies, jo cilvēki izejam no sajūtas. Jā, tev citas sajūtas. Kāpēc jūs Izejat izvēlaties no palikt tur sajūtā? Atvainojamies. Esi. Kāpēc jūs izvēlaties palikt šajā sajūtā? Nevajag izvēlēties jūs Mīļo cilvēki, šī brīdī, lai mēs jau kādu veidu komunikāciju ar jums uzturētu, būtu, ja tā varētu teikt, mazāk uzmanību novērsošie apstākļi būtu ieteicami. Atvainojamies. Bet jūs nepievēršat uzmanības novērsošiem apstākļiem un koncentrēties uz sarunu. Jūs tā varētu teikt, jā. No kurienes tādas vārdas? Mīļo cilvēku uzgaidiet. Rīci. Viņam dvēseli ir? Samulsa. Jums ir nedaudz jāuzgaida. Jā. Neapvainojās. Mēs vienkārši vēlamies piebilst, ka jūs esat ārkārtīgi interesantā vietā. Atgriežoties uz jautājumu par šo pašu emociju. Jūs varētu teikt, ka šī emocija atgriezīsimies, šī pašizvēlēta emocija. Un vienīgs jautājums ir, cik ilgi un kāpēc tieši, un vai ir vajadzīgs iemesls uzskaitīt un palikt pie šīs emocijas, atkārtot un atkārtot un atkārtot, vai tas kaut kādā mērā piepilda vai padara jūsu pašu pieredzi vai nosacīt dzīves interesantākas vai ar pašu rezonējošākas, ka tas rezonē ar jūsu pašu patieso būtību. Bieži vien jūs varētu pieņemt uzskatus vai iemeslus vai ticības, kas te jūs šķiet būtu atbilstošāk jūsu pašu izvēlētajam modelim vai sabiedrības modelim vai kaut vai tuvinieks, atvainojamies. Taču viņa cilvēki jūsu ikdiena un ikdienas dzīve un arī kaut vai šobrīd šeit, šī vieta, kurā jūs esat, ir pārpildīta ar tik daudz dažādām krāsām, ar tik daudz, varbūt negluži ārkārtīgi interesantām skaņām, vai arī ārkārtīgi interesantām skaņām, kad jūs paši savu ikdienu, vai savu redzējumu, vai savu nospiedošu enerģiju pavisam brīvi spētu
samainīt pret jebkādu citu, vai pilnīgi būt atvērtiem, brīviem, dzīvi pieņemošiem, kad teju neviena, ja jūs tā teiktu, nosēdinoša, lai arī kā vārdu šāds nevēlētos iztēlot, izrunāt, izmantot, nosēdoša, nospiedoša, vienkārši nepārņemt jūsu ikdienu. Tad vēlreiz, jūs varat vienkārši vaicāt sev un arī brīžos, nospiedošos brīžos, kam dēļ, kādēļ un kāpēc, lai šeit, atvainojamies, precizējums būtu emocijai, ir jebkāda veida piepildījums manā ikdienā vai vajadzība manā ikdienā. Un kam dēļ tieši šo sajūtu izvēlamies vai turam ikdienā. Ja reiz pati dzīve mums apkārt ir tik ārkārtīgi aizraujoši piepildīta, nosacīti brīva. Savukārt, no skata punkta, vai cilvēkam ir liktenis, pa kuras sliedēm viņš virzās un iet, un pilnīgi bezspēcīgs savā liktenī virzās un iet, un tev vispār neko nevar izdarīt, lai arī apkārt, arī šobrīd šeit, ir pilns ar, ja jūs tā varētu teikt, smaidīgiem, aizraujošiem, arī dzīvespriecīgiem cilvēkiem, ja tā labi ieskatās. Tad kam dēļ, atvainojamies, ja arī ir viņa apkārt, tik daudz un dzīvespriecīgi, kam dēļ virzīties un joprojām turpināt iet par šo šauro iespiesto ceļu, kas šī šaurajā iespiestajā ceļā, lai arī kā jūs to nosaukt, jums ir, ja jūs tā teikt, piepildoši vai vajadzīgi. Man ir atbildi uz to. Atvainojamies, vēl nedaudz. Tad jūs varētu nosacīti teikt, ja jūs skatītos par likteni. Liktenis, ja tā varētu teikt, jūsu vārdiem sakot, ir dzīves iespēja vai dzīves aicinājums vai dzīves piedāvājums jums pašiem nonākt savu izvēles priekšā. Kad liktenis dod iespēju, atvainojamies, tā arī būtu precizējums, liktenis dod iespēju, bet savukārt jūs pats šo iespēju, kas būtu dzīves ikdiena vai dzīves notikumi, vai dzīves situācijas, variet tās izmainīt vai pakustināt savā redzējumā vai savā spējā, kā jūs vēlaties vai kā jūs virzaties. Tad attiecīgi būtu, ja jūs tādā vieglākā analoģijā uz to pastītos, tad liktenis ir gluži kā jūsu pašu pagalms, kas jums ir dots, attiecīgi kādam varētu būt, vai dzīvoklis, kā jūs sakat, istaba, kas ir dots. Varbūt tajā ir 3 logi, varbūt tajā ir 4, varbūt tas ir plašs, varbūt tas ir nedaudz šaurāks, bet jūs pats viņu variet gan izkrāsot, gan piepildīt paši ar sevi. Un ja mēs šī brīdī arī ielūkojamies uz to šādā virzienā, tad jums ir dots, un ikvienam šobrīd šeit salīdzinoši, ir dots diezgan pasakaina vērienība, pasakaina pārpildība, gan ar visiem šiem orķestriem, kas jums viņķī dzied, gan ar visiem piesātinātiem dzīves notikumiem, arī draugiem, arī atgadījumiem. Varbūt pārplēstās riepas varētu uzskaitīt pie viena no tā transporta līdzekļiem, vai arī sasmērētās drēbes, kā jūs to teiktu, katrs kā jūs to nosauktu. Taču jūs pats šo notikumu vai šo likteņa piedāvājumu variet pārvērst, pagriezt savā, atvainojamies, redzējumā vai savā spējā viņu uztvert tā, kā jūs paši vēlaties, ja tā varētu teikt. Tad pavisam īsi liktenis ir piedāvājums, un jūs to izdekorējiet, un pieņemiet un izdekorējiet. Tad šī brīdī, ja jūs teiktu, no šī jautājuma skanot dīvaini, ka mēs esam, atvainojamies, ka pats esam atstāts diezgan
bēdīgā tādā situācijā, tad jautājums ir, kāpēc šo tādu bēdīgo situāciju tieši ar šādām krāsām paši izkrāsojiet. Mīļo cilvēki, ja tā jūs skatītos, jūs varētu arī ielūkoties jautājumā, kāpēc tādās krāsās izkrāsojat ikdienu. Dažreiz tas arī tāpēc, ka ir kaut kādas dziļākas jēgas, varbūt trūkums, un tad tas tā vēlme varētu piepildīt to jēgu, tad arī tas varbūt otrs jautājums būtu, kāda ir cilvēka jēga? Šī brīdī mēs atbildēsim nevis uz jūsu pirmo, arī nevis uz jūsu otro jautājumu, bet uz trešo jautājumu, kas būtu kaut kas pa vidu starp šiem abiem. Jēga ir atrast tūlīt nav, tūlīt būs. Mēs nevaram izšķirties pa vārdiem un izvēlēm. Bet mēs dosim variantus, un varbūt jūs paši izdomāsiet, ko būs labāk. Jēga ir atrast dzīves prieku sevī, vai jēga ir atrast savu patieso būtību notikumos. Pieredzot visu to, kas jūs neesiet, jūs sāksiet pārvērtēt, uzdot jautājumus, lai saprastu vairāk, kas jūs patiesībā esiet. Īsumā jūs sākiet ielūkoties sevī, sākiet nosacīt izzināt sevi, lai sajustu sevi, to cilvēka sastāvdaļu, par kuru mēs ieminējāmies pašā šī, kā jūs teiktu, starp telekomunikācijas sarunas sākumā. Atrast to būtību, kas jūs patiesībā esiet. Tad tā būtu atbilde, kas ir jēga. Izprast sevi. Negluži izprast, jo izprast skan, kā jūs sakiet, prātiski, ka jūs centīsieties atrast prātisku skaidrojumu, šī gadījumā būtu sajust sevi. Un sajūtot sevi vai izprotot sevi, ja jūs tā varētu teikt, šīs te sevis nospiedošās vērtības, ko jūs sakiet, atvainojamies, ja mēs izmantosim nozeminātākus vārdus kā bēdas vai skumjas, vai jūs varētu teikt arī ilgas, jūs varētu teikt arī trūkums sajūt, atvainojamies, bet kā jums var trūkt kaut kas šajā burvīgajā laikā un telpā? Jūs esat trūkuma pārpildīti vai pārpildīti ar visdažādākām trūkuma sajūtām. Joprojām esiet pārpildīti. Atvainojamies. Mums ir ārkārtīgi daudz neloģikas vai drīzāk nesaprašanas starp atvainojamies, apeliek cilvēku domu gājieniem. Tad, kad jūs, ja jūs teiktu, sākiet pievērsties savai patiesai būtībai, jūs ārkārtīgi, atvainojamies, dvēsele vai būtība, ārkārtīgi novērtē pati savu esamību, pati savu, jūs tā varētu teikt, dzīves priecību, savu esamību, vai jūs teikt klātesamību, vai šo mirkļa esamību, kad ļoti automātiski vai visdrīzākais, kad saskaroties ar kādu domu, ko jūs sauciet par negatīvu, šī pašas esamības, ja jūs tā vienkāršāk vārdu sakot, pozitīvā vibrācija vai enerģija, domu, kas ir nosēdoša vai nospiedoša, pati savā būtībā tiks liek vien iekšēji pasmaidīt un pateikt, kā es šādi, jeb kāda agrāk spēja vispār domāt, ja gan šī esamība, gan dzīve ir vienkārši pārpilnības vai dzīves prieka, vai sajūsmas, vai ārkārtīgi interesanta notikuma pārpildīta. Atvainojamies, vai šis mūsu sarežģītais skaidrojums kaut kādā veidā
palīdz jums ielūgoties uz šo situāciju, ko jūs saucat par problēmu, no pavisam citas puses. Jā, palīdz, paldies. Vai jūs varbūt arī vēlētos, varbūt nedaudz, varbūt kādu ieteikumiņu? Jā, droši. Kāds jums ir attiecības ar dziedāšanu? Nu, man ir muzikālā dzirde, jā. Ar dziedāšanu? Nu, dažreiz es dziedu Un ar pēdu daudzīšanu? Un ar atļaušanos būt krietni brīvāk. Jā. Jūs varētu atvainojamies, vai ir vēl kādi jautājumi? Nē, man viss. Varbūt citiem. Pa likteni jūs aicājāt vēl. Pašapzināšanās, esamības apzināšanās, sev esamības apzināšanās. Būtu mirklis vai būtu vieta, kurā jūs variet nosacīti apzināties, kas ir tas patiešām, ko jūs vēlaties, un arī pieredzēt. Jūs varat teikt, būt dejā ar likteni, nevis likteņa dejā. Līdz ar to šī stāvoklī, būdam iekšā domproblēmu risināšanā, būs ļoti grūti izkāpt no likteņa dējas. Dziļā ieelpā, izelpā un doma atlaišanā jūs drīzāk likteni paši uzaicinātu uz deju. Ja šādā veidā, šādos vārdos varbūt jums vairāk palīdz. Vai tas kādā veidā noderēja? Jā, palika daudz priecīgāk. Paldies. Neizklausījās. Nu tā ir, tas nekas. Tā ir. Bišķi vieglāk palika. Pieņemsim, kad iepriekš bija ļoti smagi. Un šobrīd palika vieglāk. Jā. Tā arī. Paldies. Varbūt no mūsu paša puses mēs vienkārši ieteiktu. Pat neieteiktu. Kā jūs to teiktu cilvēka tēls, kuram patīk satikt cilvēkus, samīļotos un vienkārši atvērti, brīvāk būt ar apkārtējiem cilvēkiem, teikdamiem, priekš jūs redzēt un paldies par ierašanos. Ka jūs paši pati kļūtu nosacīti atraisošāka, apkārtējo citu vairāk pieņemošāka, daudz pieņemošāka. Situācija nevērtēšanā. Atvainojamies, situācija nepiešķirt situācijām vērtējumu. Bet tas būtu vairāk attiecināts tieši uz citiem cilvēkiem. Un pieņemošāk. Mums ir ārkārtīgi ierobežots vārdu krājums, ko mēs šī vakarā šobrīd varam izmantot. Un šie visi vārdu krājumi ir konfliktējoši vien ar otru, jo te nespēj izskaidrot to, ko mēs patiesībā vēlamies jums nodot. Vārdu lietošana ir negatīva ietekme. Bet ar šādu vārdu lietojumu mēs nevaram noteikt, kāda būs ietekme. Varbūt pozitīva ietekme, varbūt ārkārtīgi dīvaina ietekme. Neizskaidrojama ietekme. Jūs runājat arī citās valodās? Mūsu valodas, vai kā jūs teikt, citu valodas,
mēs pat nespētu atdarināt ar balsi šādu sarunu valodu, bet jūs varat iztēloties, lai jums būtu vieglāk saprast to. Ja jūs šobrīd šeit sēdošie, un jums ir pretīm sēdošie dažiem no jums, aplūkotos otram cilvēkam, kuram jūs vēlētos kaut ko pateikt virsū, pretīm, atvainojamies, kā jūs varat aplūkoties virsū? Skatītos uz cilvēku pretīm, vienalga kādu, ar kuru jūs vēlatos veikt komunikāciju. Tad mūsu pasaules komunikācija būtu apmēram šāda. Jūs vienkārši sajūsmas, histērijās kliedziet viņam virsū, un tad gaidiet, kas notiksies. Un tenī brīdī, kamēr notiek šī te kliekšana, arī tiek pārnesta kāda veida emocija. Un tad jūs šeit apmēram spētu iedomāties, ja jūs visi viens ar otru šādā veidā sākt sarunāties, kā jūs no malas iztīros. Tā būtu tā mūsu sarunu valoda. Un dez vai šāda sarunu valoda jums kaut kādā veidā noderētu šobrīd. Jo jūsu kaut kāda valoda ir ļoti orientēta uz specifisku toņu izlocīšanu un pēc tam šo specifisko toņu izlocīšanu interpretēšanu. Un tad varbūt kaut ko saprašanu, kas būs vēl viena interpretācija starp nozīmēm. Bet ja uz tevīm vienkārši kāds kliedz un smējās. Jūs varat nodemonstrēt, kā tas ir? Nē, nevaram. Tas tonis nav atdarināms, jo šī gadījumā jūsu pusē jūs it kā raidiet skaņu caur kaut kādu šo vietu. Kaklu. Iespējams. Šo. Bet mūsu pasaulē ir tā, ka viss jūs kliedziet tādā ziņā, ka viss jūs skaniet. Un viņu skaņas spēc būt ļoti spēlaga augsta toņa, kuras jūs pat šeit nevarētu atdarināt. Nevarēsiet atdarināt, jo pat nevar to skaņu uz āru izvirzīt. Nebūs. Ir kaut kas uz to pusi. Beļo cilvēki, šī vakar sarunāja. Jums piešķir toni, ko jūs sauciet. Vai arī raidījums saruna. Ko liktenis ar manīm cenšas panākt? Vai ko liktenis ar manīm cenšas izdarīt? Un kas viņam ir aiz ādas? Vai arī mēs nevaram atrast vārdus, bet tas būtu likteni panākt šurp. Mums ir jādodās piedzīvojumā. Paņemsim to likteni līdzi, pastīsimies, vai viņš tur mums līdzi. Un ko liktenis par to domās? Pavaicāsim pēc tam viņam, kāds ir viņa domas. Dejā ar likteni. Uzlūdz likteni uz deju. Mīļo cilvēki, jūs varētu arī tiešām nozīmē uzlūgt likteni uz deju. Jūs interesē, kā tas varētu notikties? Atvainojamies. Mums ir šī redzējums ir ārkārtīgi interesants, bet jūs šeit to pavisam noteikti varētu panākt. Bet diez vai tas būtu tik vienkārši iespējams, bet jūs varētu ar aizvērtām acīm ieiet dziļi mežā, kaut kur nekurienē. Nu tā, kad, ja jums noņemtu aizvērtās acis, jums būtu ļoti labs jautājums, ko visums man ar šo vēlējās pateikt. Ar šo vietu, kur šobrīd es esmu, un kur es esmu, kāpēc šeit es esmu. Un uz brīdi pasēdēt un pavērot to visu, kas notiekās jūsos, brīdī, ka jūs tiešām esat nonākuši nezināmā vietā. Pavisam noteikti vārdu salikums nezināmā vieta jābūt piepildītai, ka tā tiešām ir nezināma vieta.
Un tenī brīdī, ka jūs tiešām esiet nezināmā vietā, pavērot uz brīdi, kas jūsos raisās, jūsos notiekās. Jo tenī brīdī jums ir pavisam vienkārši asociācija, kurp tālāk nezinu. Kāpēc nezinu. Un tenī brīdī sākās deja ar likteni. Bet kas notiksies, ja es pieskaršos šim kokam vai lapiņai? Bet kas notiksies, ja es paiešu 3 soļus uz priekšu vai 4 uz atpakaļ vai 3 pa labi pa kreisi? Kā šī miedarbība notiksies? Kā jaunas domas un idejas vai sajūtas, aicinājums vadīs jūs caur šo meža pastaigu? Un kurp tā jūs aizvedīs? Varbūt jūs iznāksiet, jums jau šeit nav iespēja apmaldīties pazust, bet jūs pavisam noteikti nonāksiet kaut kur izejā, kas būtu meža izeja, pie nosacīt varbūt kādas mājas, varbūt pie kāda ceļa. Un šis gājums, šis vērojums turpināsies pavisam noteikti tālāk. Kurp tas jūs vedīs? Tā kā dejā ar visumu. Tas būtu, vieglāk sakot, domu sakot, ideju sakot, kad viena jūsu rīcība, varbūt 5, varbūt 10 metri uz priekšu, un kā visums vai liktenis atklāsies, ko viņš jums parādīs pēc šiem metriem, vai soļiem, vai pieskārieniem. Un atvērsies jauns celiņš, atvērsies jauna solis dejā ar visumu, kur pavērsies jaunas iespējas. Un tas būs atkal jūsu nākošais solis. Un vienā brīdī, ja jūs tiešām būtu kā dejā, jūs jau varētu teikt savam partnerim, kad varbūt nedaudz interesantāk vai aizraujošāk vai ugunīgāk vai dzīvespriecīgāk vai mierīgāk vai interesantāk. Aizraujošāk, vēlreiz interesantāk. Un ko skaistu, un kā skaistu dejā ar sevi šī dzīve atklās. Un ja jūs šī gadījumā, ja šī doma kaut kādā veidā šķiet noderīga, nolikt sevi tieši tajā pašā nezināmajā vietā un apsēstos un domātu vai apstrādātu problēmu, vai apstrādātu domu problēmu, tad dzīves deja varbūt nedaudz uzgaidīs, kamēr jūs pārstāsiet domāt vai risināt problēmu. Vai arī piespēlēs vēl vairāk to pašu, lai ielūkotos savā problēmā vēl dziļāk. Bija cilvēki, mēs šim vakaram šai sarunai varam piešķirt jums vēl nedaudz laika, ja ir jautājumi. Jā, Man ir jautājumi. Pieņemsim, kad pirmoais bijāt jūs. Varat arī reizē. Jūs pats variet arī runāt. Ja? Paturpinot par likteni. Turpinam. Slimība. Vai tā Turpinam. ir likteņā? Vai tas ir likteņa ceļš un iespēja, vai tā ir mūsu dekorācija? Slimošana? Jā, Jūs viņu pamanījāt. jā. Atvainojamies. Kroniskas saslimšanas, vai Jā, tā... atvainojamies. Dekorācija? Nu, jūs pirms tam teicāt par to, ka ir Bet, ko jūs likteņa dabāt? iespējas un istaba, kā mēs viņu izkrāsojam. Tā slimība ir krāsa, vai tā tomēr ir likteņā, kaut kāds likteņa ceļš? Atvainojamies. Respektīvi, Vai saslimts? vai kaut kādā... Tas ir liktenis, vai tas ir tas, kā es esmu izdekorējusi istabu? Vai saslimšana kaut kādā veidā ietver sevi, atvainojamies, kroniski ilgstoša saslimšana, Jā. jūs domājat? Vai ilgstoša ķermeņa disfunkcija kaut Ir kādā liktenis? veidā ir likteņa piespēlēts, Vai tā ir mana dekorācija? vai tā ir pašizvēlēta dekorācija? Jums nedaudz jāuzgaida. Cilvēki. Jūs tā kā... Atvainojamies. Vai šī būtu piemērs arī auceļu vai alerģiskām reakcijām?
Nē, Atvainojamies. bet arī jā. Iespējams, Bet arī nē, bet arī jā. kā kuram, man nē. Paliksim pie vārda liktenis, Mm. kurā jūs varat paši sevi pārlūkot, paši sevi respektīvi atrast dzīves gājumu, kuram jums pašiem jāpielāgojās, lai noietu par šo gājumu. Respektīvi, tas būtu nedaudz viena sliedīte jūsu dzīvē, tomēr ir, kam pievērst uzmanību. Nu tā jautājuma vai, paliksim pie likteņa, lai arī mums ir daudz visādi pretjautājumi, kurus mēs vēlamies precizēt. Atvainojamies. Jūs vēl vecāki gribējāt? Tā man jautājums, tīri tehniski, kas ir sāpes? Pieņemsim, pa dienu tur kaut kāds akmens uzkrīt uz pirkstu, tad viņš brītiņu pasāp, tad nav vairāk laika par to domāt, bet tad vakarā aizēja gulēt, un tu pēkšņi atklāj, ka nē, tomēr viņš sāp. Un tad tā tīri tehniski, tur kaut kas ādai pieskārās, tad tur notiek kaut kāda reakcija, kaut kāds tur elektrība aizskrēja pa vadiņiem līdz smadzenēm, un tad viņiem tur kaut kā tā gala rezultāts ir nepatīkams sajūta. Bet tad tu aizēji pie doktora, tad viņš kaut ko tur iešpricē iekšā, un tad tev sāpes pazūd. Tāds, nelīmējās tie koncepti kaut kā. Un kādi ir tie koncepti? Tas, ka vispār tagad būtu izstāstīt. Viens bija pieņēmums, ka tomēr kaut kā tur elektroni skraida pa tiem nervu tīklojumu un ģenerēja kaut kādu sajūtu, kas ir nepatīkama, un saucās sāpes. Bet tad, ja doktors kaut ko iešpricē, tad tās sāpes pēkšņi pāriet, vai arī, ja tu pievērs kaut kam citam uzmanību, tad arī tu tās sāpes nepamani, bet pamani tad, kad atkal pievērs viņam uzmanību. Jā. Tad tas jautājums bija tīri tehniski, sāpes ir kas? Jūs varētu palikt vienkārši pie skaidrojuma, ka tas tomēr ir jūsu pašu, bet mīļo cilvēku. Jums būs ļoti grūti, ja tā varētu teikt, interpretēt sāpi, kas varbūt arī līdzīgi iepriekšējais cilvēks vaicāja, varētu teikt, dziļš nospiedums, ja tā varētu teikt, kas varētu būt arī emocionāla sāpe, kas varētu teikt, varētu rast šķietamību, ka viss caur ķermenī šur tur sāp. Jūs varētu teikt pašu sāpi, kā definīciju būtu ļoti grūti jums pašiem nodalīt, vai tas ir ķermeniska sāpe, kā jūs teicāt, pušums, piemēram, vai tas būtu arī sāpe, kas ir šķietami radījusies jūsu pašu, ja varētu teikt, enerģiskā laukā, ko jūs vienkārši izjūtiet. Pašu ķermeņa izjūtu. Mīļo cilvēki, jūs nākot šeit, uz šo pieredzi šeit, visi esiet piekrituši ar līdzīgi šeit sacīt vaicātāja, palikt pie lomām, kas būtu jūsu ķermeniskās lomas nosacīti, kas būtu jūsu ķermeniskie tēlu lomas ar pildījumiem, atvainojamies, ar vērtībām, kas viņā piemīt, un arī disfunkcijām, kas viņā piemīt. Un arī izspēlēt notikumus, kā jūs teiktu, ķermeniska sāpe, kas notiktos, lai viņas pieredzētu. No mūsu puses skatoties, ķermeniska sāpe ir vienkārši viens interesants piedzīvojums, lai jūs sajustu šo zemes pieredzi daudz izteiksmīgāk. No jūsu puses skatoties, jūs cenšieties vai censtos izskaidrot tīri tehnoloģiski, kā tas notiekās. Bet brīdī, ka jūs cenšieties izskaidrot, jūs varat iet
nosacītos pārpratumos, kā tas darbojās, jo jūs nonākat līdz brīdim, kurā tiešām pieslēgtos tā sastāvdaļa, ko jūs saukciet par jūsu enerģētisko būtību. Jūs pats. Attiecīgi šo nosacījumu, kas ir jūsu enerģētiskā būtība, jūs pats arī diezgan daudz iespaidojiet. Līdz ar to jūs varētu teikt, ir arī tiešām, kā jūs sakiet, ķermeniskā sāpe vai kairinājums, un jūsu enerģētiskā pusē, kas šos kairinājumu segmentus vai sektorus var arī neuztvert un nebūt uztverošiem. Un tad, kā jūs sakiet, ārsta zāles vai ārsta injekcijas var vienkārši nosacīti pārtraukt, radīt šo impulsu kairinājumu, ko jūs pats pēc tam uztveriet. Tad īsāka atbilde, vai drīzāk atbildot uz šo jautājumu, ko jūs vaicājat. Nu jā, vēlreiz, mūsu redzējumā atbilde varbūt nebūs jums noderīga. Jo tā ir vienkārši vēl viena neaizmirstama pieredze, ko jūs iegūstiet. Taču ielūkojoties to no jūsu puses, padziļinātāk, kā jūs sakiet, jūsu redzējumā, nervu kairinājums, ko vairāk vai mazāk izraisa nosacīt. Tā var būt gan skābes, izraisīšana, orgānu, ja tas ir pušums, ādas pušums, kairināšana, kas arī tajā pašā atvainojamies, nervu sistēma, detektējot pušumus, vairāk ir nepieciešama, lai aktivizētu orgānu darbību, lai tie pārkārtotu savu darbību, lai spētu sadarboties ar to pušumu. Atvainojamies, lai spētu miedarboties ar to pušumu. Piemēram, jūs noskrāpējiet ādu, varbūt tā ir asiņošana, varbūt tas ir liels nobrāzums, tās ir divas dažādas lietas, un līdz ar to organisms uz to reaģē pavisam dažādi, varbūt tā būtu, kā jūs sacījāt, organismu nejūtamā daļa. Līdz ar to šie nervu impulsi no sākuma atpazīst, kā jūs teikt, jūsu smadzenes atpazīst sāpi un kairinājumu vietu, un viņi aktivizētu, tā skaitā, gan aknas, gan sirdsdarbības, gan arī kreisajā pusē orgānu darbību, lai spētu miedarboties ar šo pušumu un veikt izmaiņas. Respektīvi, viss organisms jūsos pārmainīs savu darbību, pielāgojoties vai novēršot, pielāgojoties novēršot, nevaram mēs teikt defektu, bet kairinājumu vietu. Jūs pat varētu teikt, saucamā medicīna, ka jūs sevišķi īkšķu galos, atvainojamies, īkšķu gali būtu šie pirksti, Jā. variet sadurt adatiņas, lai radītu nervu kairinājumu, kas organismam šķistu, kad ir veidojies pušums, bet nepievērstam uzmanību, nelūkojoties uz turieni. Organisms aktīvi pastiprinās jūs iekšējo orgānu darbību, kas iedos papildus tonus orgānu darbībai. Tas būtu, ja jūs sūdzētos ar kādu iekšējo orgānu disfunkciju, tad tieši šādas apzinātas sāpju radīšanas radīs ķermenī trauksmi, un pats ķermenis aktivizēs jūsu iekšējo orgānu sistēmu, pastiprinās viņu. Atvainojamies sirdsdarbību. Jūs varat aknas šī pusē būtu, un šī pastiprinātu darbību. Līdz ar to jūs varētu teikt, atvainojamies atkal, ka ķermeniski, tiešām pa nerviem, nervu plūsmu, kairinājums, ko jūs izjūtiet, tik tālu, cik jūs apziņu ļauj, un jūs pats izvēlaties. Vai šī atbilde kādā veidā nodara? Jā, interesanti. Nu, cilvēki, mēs varam arī vēl visu kaut ko interesantu jums pastāstīt. Jā. Virs zem jūsu uzacīm tieši, ja jūs pat spētu, kā jūs sakiet, tik daudz, cik ar zobu bakstāmo mazliet iedurt vai piedurties tīri tā, lai jūs tikai sajustu, tas var jūtamā veidā, tas nav vārds piemērots, izteikti jūtamā veidā jūs visu smadzeņdarbību aktivizēt, pamodināt.
viegli zem uzacīm atvadāmies. Jūs varbūt neredzēsiet. Tas uzaču vidū. Tad, ko mēs vēlamies ar to pateikt? Brīdī, kad arī tiešām jums ir kāds pušums, lai organisms spētu ar to darboties, ir sāpe, kur jūs pats izjūtat, lai jūs pats spētu pievērst uzmanību. Bet arī paša iekšējo orgānu darbība jums gan nejūtamā veidā caur visiem nervu kanāliem, no sākuma jūsu smadzeņu un tad uz šiem orgāniem signalizē, kad ir jāpastiprina jūsu visu darbība, lai spētu viennozīmīgi cīnīties, atjaunoties un būt gatavi. It sevišķi asinsrita būt gatava. Tā izvēle, Atrodāmies, lai būtu gatava pielāgoties. Mēs nevaram teikt cīnīties, jo tas nebūtu piemērots vārds, jo neviens ar nevienu necīnās. Reaģēt. Jā, bet tad vienkārši blakus jautājums ir, kāpēc tā reakcija rada to sajūtu, kas ir nepatīkama, sāpe, jā, viņi nav patīkami. Kairinājums. Jā, kāpēc nevarētu būt kāda jaukāka emocija, kad jūs ir papirks. Tad vai tad nebūtu tā, kad kā lai saka, nemīlēt to ķermeni un nedod vaļā ko basnīt? Vienot cilvēki, mēs uz šo jautājumu, diemžēl, nespēsim šobrīd atbildēt, ņemot vērā īsts brīdis vēl palicis šai sarunai, bet mēs varētu papildināt arī šo iepriekšējos jautājumus. Papildināt iepriekš? Jautāt? Jā. Kad radīt mikroskopiskas vai minimālas sāpes atsevišķos ķermeņa segmentos, jūs variet apmānīt ķermeņa funkciju darbību, lai tas iekšējo orgānu sistēmu pastiprinātāk darbotos, lai šī orgānu sistēma nonāktu nosacīti trauksmes režīmā. Un savukārt šis trauksmes režīms aktivizētu iekšējo orgānu darbību pastiprinātāk. Jūs būtu tā kā teikt, ja jūs atrastos iekšā, piemēram, ēkā, mājā, un tas ir jūsu ķermenis ar visiem iekšējiem orgāniem, kas ir šī ēkā iekšā, tad jūs pats aizejiet aiz loga, kārtīgi uzdauziet pa logu un sakiet mosties. Un visi iekšējais ķermenis sāk panikot pa māju un meklēt, kas ir noticies, aplūkotos visu, izdarīt visu, un tad secināt, ka tomēr nekā traka nebija, bet ar izkustināšanos jau pietikās. Līdz ar to radīt, jūs varat teikt, tādu ieduršanu jūsu organisma vai ķermeņa noteiktos punktos, jūs varat radīt organismu iekšēju trauksmi, kas aktivizētu viņu pašu iekšējo guļošo orgānu sistēmu. Savukārt attiecīgi uz jautājumu sāpes un kairinājumu, mēs varam vienīgi šobrīd īsumā atbildēt uz šo jautājumu šādi. Daļa nākšanas uz šīs vietas, uz šīs virsmas, jūs ik viens šeit esiet piekritis nosacījumiem, kādi būs jums devis šī loma, šis ķermenis, kādus nosacījumus un notikumus, bet funkcionalitātes un disfunkcionalitātes, lai piepildītu šo lomu, būdams cilvēkam. Nosacīt tajā skatā arī piekrist visām sāpēm, nesāpēm, ko jūs ķermenis jums dāvā, attiecināt tieši uz to piedāvājumu, varbūt arī ielikt pirkstus elektrības rozetē, būtu interesanta pieredze. Atdodāmies. Mēs varam, ja ir vēl papildinoši jautājums, pēdējo jautājumu jums šovakar. Man ir, bet nedaudz cita sfēra. Droši. Mīļo cilvēki, mēs jums vēlētos pateikt nelielu maziņu noslēpumu. Maziņu. Varbūt jūs varētu apzināties un saprast šo, lai arī kur jūs būtu, lai arī ko jūs darītu, lai arī kā jūs būtu. Vienkārši atcerieties par šo milzīgo dabas valdzinājumu un dabas sirsnību, kas ik brīdi jums soļojot ir visapkārt. Un vienkārši iedziļināties un izjust to, lai arī kāda būtu situācija.
Tas bija nedaudz tieši jums tēmēts. Jā, paldies. Man ir